Svaigs gaiss, klusums, putni, dabas skaņa, saķere ar dabu, saikne. Protams, meditācija, atpūta. Pirmās manas bērnības atmiņas mana vecmamma, mammas mamma un mammas māsa, tante bija tā, kas mūs veda mežā jau kopš mazām bērnu dienām un mācīja atpazīt sēnes. Šī sēne ir čigānene un daži to dēvē par meža šampiņonu un daudzi viņu baidās likt grozā un ņemt ciet, tāpēc, ka neatpazīst. Šito neņemsim, viņai tāds lielā kātiņš, es viņu nepazīstu. Tā, aplikācija mums saka, ka tas mums ir common cove wheat. Kaut kāda parastais govju kviesis. Pēc tā sietības viņa varētu arī būt. Nē, kātiņš ir diezgan mīksts. Es domāju, ka mēs viņu varam atstāt, jo viņa ir pilnīgi noteikti ir iekšā tārpiņi. Pēc tā mīkstums es saprotu. Tāpēc, lai viņi paliek un aug, jo arī tiem tārpiem un tām mušiņām viņām arī vajag kaut ko ēst. Viņām arī kaut kur ir jādzīvo un jāizšķijās. Un acīm redzot, tie ir tādi kāpuriņi, kuri var attīstīties tikai sēnē. Un pēc tam tās mušiņas atkal baro tālāk putniņus. Un to sauc par barības ķēdi. Veļu teātrī jau izrādēs arī šī tematika galīgi nav sveša. Mums taču ir daudz izrāžu, kurā darbojas meža zvēri. Piemēram, man pašai kontā ir vismaz 3 lapsu lomas, 2 vai laikam 3 vāveres, vismaz. Pēc vidusskolas beigšanas es uzreiz, nezinu kādu apsvērumu pēc, bet man tā likās, un es iestājos politologos. Pusgadu es nomācījos, veiksmīgi nokārtoju sesiju, vai tad es sapratu, ka tas vispār nav priekš manis. Pēc tam es iestājos kultūras koledžā, amatieru teātru režiju mācījos. Un sapratu, ka jā, teātris ir tā lieta, kas man tiešām interesē un kas man, ar ko es gribu nodarboties. Un tad jau tālāk jau mērķēju, un man ceļš bija uz kultūras akadēmiju. Es iestājos Māris Čimels kursā. Jā, es esmu tas kurs, kur Edgars Kaufelds, Valters Sīlis, Kārlis Krūmiņš, Inga Tropa. Jā, Laura Groza. Tas mūsu kurs. Čau, sveiciens kursa biedriem. Pastāv tāds triks psiholoģijā, ka cilvēks kādreiz nevar atrast savu ceļu, un tad ir ieteikums, ka ir jāpadomā, ko tev patika darīt 5, 6, 7 gadu vecumā. Kādām lietām tu nodarboties un darboties, un ka tas visticamāk ir tas, teiksim, tā sfēra, tas lauks, kurā meklēt šo savu ceļu. Man jau ir pilnīgi, nekā es spēlējos ar lellēm, tad es esmu pilnīgi savā vietā. Bet es nekad nedomāju, ka es būšu aktrise vai nekad. Man māsīca prasīja, kas tu gribētu būt? Es tā, nezinu, viņa bija vecāka par mani. Tu negribi būt aktrise vai dziedātāja? To es nezināju vēl bērnībā. Es vēl vidusskolā to nezināju. Es zinu, kāpēc teātris no visiem mākslas veidiem. Tā laikam tāda iekšēja vajadzība. Bet vienkārši man jau no pašas bērnības paticis darīt visu, gan dziedāt, gan zīmēt, mūzikas skolas, dejošanas, taču gan tautiskās, gan sarīkojumi. Daudz man ļoti interesē visādi pulciņi. Un bērniem ir jāļauj iet tajos pulciņos, tā, ka viņiem tas vecums, lai viņi saprastu, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk. Un, piemēram, es biju arī kāds pāris nodarbības aizgājusi uz bioloģijas pulciņu, ja? Tur par tritoniem ļoti interesanti stāstīja. Bet tas kaut kā līdz galam neaizgāja tādā nopietnā profesijā. Ja? Redz, vaļas prieks man ir palicis, sēņošana. Bet tās dziedāšanas, dejošanas, tas viss kaut kā ir apvienojies un ļoti likumsakarīgi nonācis līdz teātrim, jo teātris ir visu mākslu sintēze. Tā man būtu ļoti grūti izvēlēties, ko tieši darīt. Tikai vienu. Tikai dziedāt vai tikai rakstīt lunziņas. Vienkārši patīk būt. Mācos pēdējā laikā, tā kā tieši atslēgt domas, tikai neko nedomāt. Tikai sajusties, sajust savu būšanu, esību.
Tas varbūt tāds filozofisks pārdoms dzimšanas dienas priekšvakarā.